Sveiki, sveiki! Šodien parunāsim par galveno, kas jāzina par jaunmēnesi Skorpionā, un to, kā veiksmīgi iekļauties mēnesi ritmos. Izstāstīšu aktuālo, kas raksturīgs tieši šim mēnesi ciklam, un arī kopumā, kā turpmāk radoši pieiet šai enerģijai. Jaunajiem šī kanāla skatītājiem laipni aicināti šajā sadaļā. Mans vārds ir Maija, un mēs šeit diskutējam par aktuālajām tēmām astroloģijā. Un tā, atgriežoties pie jaunmēneša Skorpiona zīmē, kas šodien, 1. novembrī pēc Latvijas laika, iestājās 14:47, un tagad es ieteiktu jums paņemt pildspalvu un papīru, lai pierakstītu galvenās tēmas, jo vēlāk mēs ar viņām strādāsim. Un tā, cerams, ka pildspalva un papīrs ir paņemti. Runāsim par Skorpiona zīmi. Ko tad nesīs mums šis mēnesis cikls un kādas būs šīs enerģijas? Pirmkārt, Skorpions nes mums dziļumu. Ko nozīmē dziļums? Tas nozīmē, ka visu mēs uztveram vispirms privāti, personīgi, kas nozīmē subjektīvi. Vispirms, kā es jūtos šajā jautājumā, kā es uz to skatos, un vai viss ir tā, kā izskatās no malas, vai man tur jāpaskatās vairāk uz iemesliem, jāiedziļinās. Skorpiona laiks ir mazliet tā kā tāds detektīva laiks, tā kā tāds izmeklētāja laiks, un mēs visur pieņemam to, ka nekas nav tā, kā izskatās no malas. Un arī mēs paši nerādām savu patieso es. Mēs paši arī mazliet ejam ar tādu domu, ka mums vajag slēpties, mums vajag izzināt apkārtni, mums vajag būt drošiem un pārliecinātiem, vai šeit mēs varam runāt to, ko mēs runājam. Kas vēl šajā laikā var uzpeldēt? Šajā laikā var uzpeldēt tēmas no pagātnes. Ko nozīmē tēmas no pagātnes? Tas var būt kaut kas tāds, ko mēs esam norakuši, noslēpuši dziļi sirdī. Kaut kādi jautājumi, ko mēs negribam, nevēlamies risināt, kas ir ļoti smagi, tieši tāpēc, ka viņi ir varbūt personīgi, viņi pāršķeļ mūsu kaut kādas izturības robežas, mēs viņus paslaukam pagultē, mēs viņus iepresējam sirdī, mēs viņus aizmirstam, mēs par viņiem negribam domāt. Tagad šajā laikā mēs varam saņemties, izvilkt to visu ārā, sastrukturēt, saprast un risināt. Ko tas nozīmē? Ko risināt? Katrs jau risina dažādi. Mēs varam iet pie psihoterapeita, mēs varam mēģināt to visu salikt pa plauktiņiem. Mēs, tā teikt, izvelkam to gaismā un apskatāmies. Varbūt, ka šajā laikā šis bubulis nav tik liels, kā mums likās toreiz. Tad. Nākamais punkts, tās ir dziļi personiskās lietas, iespējams kaut kādas pat tabū lietas, kas pat nav stāstītas draudzenei, kur nu vēl apspriestas publiski. Iespējams, ka tās ir lietas, par kurām mums ir kauns. Tās var būt lietas, kurās mēs jūtamies neērti. Un tagad mēs to gribam saprast un risināt un izcelt gaismā. Tās var būt lietas, kurās mēs izjūtam kaut kādu vainas sajūtu. Ir kaut kas, ko mēs gribējām darīt vai neizdarījām pareizi, vai sanāca citādāk, vai pēkšņi bija kaut kāda notikuma pagriezieni, un rezultāts bija pilnīgi tāds, kuru mēs negaidījām, bet mēs izrādījāmies vainīgi. Atkal izvelkam šīs lietas gaismā, paskatāmies, kas tur var būt. Varbūt situācija tagad no šī skatu punkta izskatās pavisam citādāk. Un varbūt kāds ar mums mēģināja manipulēt. Paskatāmies uz to tagad dziļāk, citā gaismā, ar citu elpu, tā teikt, izdarām secinājumus. Kas vēl ietilpst šajā mēnesi ciklā, kas vēl ietilpst pie Skorpiona tēmām? Tie ir tādi tabū jautājumi, kurus mēs nespējam pārstrādāt un attiecīgi par tiem domāt. Ir tādas lietas, par ko arī ģimenei nav pieņemts runāt. Piemēram, bērnībā vecāki varbūt par kaut ko nerunāja. Vai ziniet, man uzreiz nāk prātā
tāds sižets no Harry Pottera, ja, kur bija Lords Voldemorts, absolūtais ļaunums, bet viņa vārdu neviens skaļi nenosauca. Līdz ar to iespējams, ka tagad var parauties uz augšu kaut kādi notikumi no pagātnes, par ko nebija pieņemts runāt, vai par ko, teiksim, bērnu kaunināja, ja viņš uzdeva papildus jautājumus. Un tās var būt arī tādas dziļās un smagās tēmas, kā piemēram kaut kādas neizdzīvotas sēras par kaut ko, tur, nezinu, tēvs māte klusē, bērnam nav paskaidrots, kas notiek, viņš jūtas vainīgs, jo šķiet, ka viņš ir tas, kas uzdod neērtos jautājumus, uz kuru neviens neatbild, un tu saproti, ka tev pašam jātiek galā ar šo neziņu, ar šo neizpratni. Tas var būt kaut kāds notikums, par kuru visa ģimene zina, bet par ko ir pieņemts klusēt, kas varbūt ir noticis, kas nav, piemēram, sociāli pareizs vai sociāli akceptējams, un par to ģimenei ir kauns, un par to neviens nerunā. Ziniet, un te katrā ģimenē ir pavisam savādāk. Citi var nerunāt arī par to, ka, teiksim, māte savā laikā ir izkritusi 3. kursā eksāmenā, un tāpēc viņai nav augstākā izglītība, bet viņa, piemēram, sevi pozicionē kā sievieti, kurai ir augstākā izglītība un kur ir aktuāli sabiedrībā ļoti pareiza, un ģimenei ir jāklusē par to, ka viņai šī izglītība nav, un bērni pat nedrīkst uzdot to jautājumu, jo tas var izsaukt mātei histēriju. Līdz ar to te nav obligāti jābūt kaut kam, ko mēs pirmais varam iedomāties ar tādu kārtīgu tabu. Katram tas ir savs, bet arī katra ģimene pret noteikta veida jautājumiem attiecās citādāk, un tas šajā periodā vienkārši var pavilkties uz augšu. Jā, kā jau es teicu, tā var būt arī kaut kāda rīcība vai notikumi, par kuriem mums pašiem ir kauns, vai arī kāds mūs mēģina apvainot, vai arī vaino par kaut ko, un mēs īsti nesaprotam, kāpēc. Un te, ja mēs paskatīsimies uz šiem notikumiem, nākamais punkts, ko es jums ieteiktu pierakstīt, ir manipulācija. Skorpions ir ļoti dziļa zīme. Kā jau es teicu, nekas nav tā, kā izskatās virspusē. Tur apakšā var būt pavisam cita motivācija, un mums ir jāizzina cilvēku patiesie mērķi. Bet šajā laikā mums var uzpeldēt arī tādas lietas kā manipulācija. Mēs varam saskarties ar to pirmo reizi, vai arī mums pašiem var būt kārdinājums ar kādu manipulēt, spēlēt uz citu jūtām, spēlēt uz citu pienākumu apziņu, vainas apziņu, jebko citu, ar ko mēs varam ietekmēt otru cilvēku. Tā teikt, skorpions ir tas, kas pārvalda arī naudu, varu un seksu un kontroli, mūžšanās tēmas, kas ir zināmas no seniem laikiem un nekas jau nav mainījies. Tātad paskatāmies, vai šajā laikā kāds ar mums nevēlas manipulēt. Un tad ir jautājums, ko mēs ar to darām. Vai mēs ar šo faktu saskaramies pirmo reizi, un tad mēs varam drīzāk vērot arī interesi, redz, kā tur cilvēks izmanto tādus paņēmienus un tādus, ja mēs saprotam, ka tā ir manipulācija. Ja mēs nesaprotam, tad ir savādāk, ja? Bet ja mēs pieķeram šo te faktu, ka kāds mēģina ar mums manipulēt, spiest uz jūtām, spiest uz pienākumu apziņu, vainas apziņu, atbildības sajūtu, tad mums tieši šajā periodā var būt vislabākās iespējas tikt ar to galā, jo tad mēs varam paskatīties tīri ar interesi, kādus atslēgas vārdus izmanto manipulators pret mums, un mēs varam uzzināt mēs varam izmantot manipulāciju, lai uzzinātu kaut ko par sevi, ko citi cilvēki domā, uz kā mēs varam uzķerties,
ko citi cilvēki par mums domā, kas ir mūsu vājās vietas un kā viņi mēģina mūs regulēt un kontrolēt. Tātad visas šīs lietas Skorpiona laikā mēs varam izstrādāt, pamanīt un sakārtot vai paskatīties, izvērtēt savu attieksmi pret to. Kas vēl Skorpiona laikā mums parādās? Nākamais punkts ir instinkti, intuīcija, nojautas. Šis laiks mums mācīs uzticēties pašiem sev. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ja man likās, ka tur kaut kas ir apakšā cits, ne tas, kas virspusē, tad nevajag to ignorēt, vajag to izpētīt, jo iespējams man ir taisnība. Ir kaut kāds iemesls, kāpēc man pēkšņi nostrādā, kā mēs sakam, muguras smadzenes, un man šķiet, ka tur ir kaut kas cits. Tātad pievēršam uzmanību savām nojautām, savām aizdomām. Protams, nekļūstam par paranoiķi, ja? Bet tā veselīgi izpētam, kāpēc mums rodas tās vai citas aizdomas, tas vai cits noskaņojums, tās vai citas nojautas, jo Skorpiona laiks ir par personīgo, par privāto un par dziļi instinktīvo un intuitīvo. Izpētam to, šis laiks ir brīnišķīgs, lai to izdarītu. Jā, visus šos te jautājumus mēs tagad varam izvilkt, tā teikt, no gulta pakšas un ierādīt tiem pienācīgu vietu. Kāpēc? Tāpēc, ka šajā jaunmēnesī Saturns raida labvēlīgu enerģiju Skorpiona virzienā, un Saturna atslēgas vārdi ir laiks, uzmanība un citi resursi. Tātad mēs šajā Skorpiona laikā, kur Saturns raida šos labvēlīgos signālus, varam veltīt laiku, uzmanību, naudu vai citus savus dārgos resursus, lai sakārtotu iepriekš minētos skorpioniskos jautājumus. Citādāk, ja tur ir kaut kas pagātnē palicis neatrisināts un grūst zemapziņā, tas mums atņem mūsu dārgo enerģiju. Tātad šis ir brīnišķīgs laiks, lai izvilktu visas bailes, tātad to bubuli no gulta pakšas, izgaismotu, izpētītu un nosauktu viņu vārdā. Tātad vārdā nenosaucamo šajā laikā mēs nosaucam vārdā. Kas vēl? Šajā laikā uzsāktajiem darbiem, tieši dēļ Saturna labvēlības, uzsāktajiem darbiem būs noturīgs raksturs. Tiesa gan, kaut kādas lietas var kavēties, kā piemēram šis ieraksts, viņam jau bija jābūt gatavam vakar, aizvakar, bet viņš notiek šodien. Lūk, tātad tas nekas, laikā vējās, bet ja vien mēs ieguldīsim savos darbos pietiekam daudz pūles, darīsim visu pēc plāna, jā, starp citu plānam arī ir jābūt, ja mēs ieguldīsim laiku, pacietību, būsim asketiski, mācēsim arī no kaut kā atteikties, tātad zināms atsacītības līmenis ir vajadzīgs, lai koncentrētos uz galveno, tad viss mums izdosies, jo Saturna labvēlīgais aspekts piešķir noturību un stabilitāti visam, ko mēs uzsāksim šajā laikā. Kā es teicu, ja vien mums būs pietiekami skaidrs un saprotams plāns. Svarīgi šajā laikā būs saglabāt tieši elastību un neiecirsties, neiespītēties, necensties kaut ko panākt par katru cenu. Jo gan Saturns ir diezgan principiāls un tāds kokains, ja? Un arī Skorpions citreiz grib iet līdz galam un kaut ko izdarīt par katru cenu, un ne, man ir taisnība, un citreiz, tā teikt, eju līdz galam, pat ja es zinu, ka man tur ir jāzaudē. Labās ziņas ir tās, ka tomēr Saturns veido tādu pozitīvu aspektu pret Skorpiona zīmi. Līdz ar to mēs neaiziesim tādās galējībās,
man gribas ticēt, ka mēs neiecirtīsimies kaut kādā spītībā, bet tik un tā no šīm te enerģijām būtu jāizvairās. Pie tā jāpiedomā. Vai es gribu sasniegt šo mērķi, tāpēc, ka es gribu kādam kaut ko pierādīt par katru cenu, vai tāpēc, ka mans uzstādītais mērķis nesīs labumu visiem. Pie kam Skorpiona uzdevums ir darīt lietas citu rokām, tieši tāpēc viņam arī ir jāzina, jāizpēta, cik no kura var prasīt, uz ko kurš ir spējīgs, lai varētu saskaņot darbus, lai no tiem darbiniekiem vai no saviem līdzgaitniekiem dabūtu ārā tieši to, ko vajag, bet ar piebildi kopīgu mērķu vārdā. Ja tas notiek manu personisko interešu vārdā, lai es varētu izmanipulēt ar visiem un dabūt to, ko es gribu, tāpēc, ka tas ir mans egoisms, no šī gan vajadzētu atturēties. Tieši atkal dēļ tā paša Saturna ietekmes, tāpēc, ka Saturns ir tas, kas beigās vai nu apbalvo, vai arī nosoda. Un te ir jāskatās, lai mēs nepārkāpjam sociālās normas. Vēl viena laba lieta no Saturna, kas šeit ir, ka Saturns tomēr neļaus mūsu tai skorpioniskai enerģijai šajā laikā aiziet galējībās. Jo Skorpiona zīme ir par ļoti lielu dziļumu, par intensitāti, par tādu spraigumu, par kaislībām, par emocijām. Tur ir viss ļoti spilgti un intensīvi, vai nu ļoti labi, vai pavisam slikti, bet tāds vidējais aritmētiskais nav. Tad Saturns šajā laikā palīdzēs Skorpionu šo te intensitāti regulēt, un jauda būs pietiekama, lai ietu uz priekšu un sasniegtu savus mērķus. Arī griba būs laba, ja gribi un vēlies, tu to vari padarīt, un Saturns pieregulēs, lai tas viss ir sociāli pieņemamā veidā. Jo Skorpiona enerģijas, teiksim tā, ēnas puse var arī mēģināt apiet likumu, var mēģināt manipulēt ar cilvēkiem, var izvēlēties nevisai tīrus un redzamus mērķa sasniegšanas paņēmienus, var izmantot arī viltību, nodevību, visu to netīro emociju un uzvedību gammu, ko mēs varam iedomāties. Saturns šajā laikā ļaus to visu regulēt. Tagad galvenais, teiksim tā, jaunmēnes tēmas ir izrakstītas. Ja? Mēs tagad ņemam nākamo lapu un pārdomājam savas vēlēšanās, kuras mēs gribam piepildīt šajā Skorpiona laikā, balstoties uz šo te Skorpiona tematiku. Protams, mēs varam rakstīt uz lapas jebkuras vēlmes, jo uz jaunmēnes to impulsu ir ļoti labi rakstīt vēlmes. Kāpēc es runāju par Skorpiona tēmām? Tāpēc, ka šajā laikā tieši Skorpiona tematiskās vēlmes var piepildīties vislabāk, bet jūs varat rakstīt arī jebkuras, ne tikai Skorpiona sakarā. Tātad mēs varam pārskatīt tagad šo sarakstu, pārdomāt un sarakstīt vēlēšanās. Šodien rīt vēl šīs vēlēšanās nesākam piepildīt, sāksim vēlāk, bet tagad īsumā pastāstīšu, kā pareizi vēlēties vai kā pareizi rakstīt vai formulēt vēlēšanās. Vēlēšanās mēs formulējam tā, lai es varu šo vēlmi piepildīt un ietekmēt. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, piemēram, nevis es rakstu, es nevēlos, lai ar mani manipulē, bet es rakstu, ka es vēlos atpazīt tekstus un citus signālus, kas norāda uz vēlmi ar mani manipulēt, un vēlos nospraust veselīgas robežas, lai tas nebūtu iespējams. Un ko nozīmē veselīgas robežas? Es vēlos atrast pareizos vārdus, vēlos izmantot pareizo distanci, lai
ar mani nebūtu iespējams manipulēt. Tātad mēs rakstam, un šis bija kā piemērs, ja, par Skorpionu tēmu, tātad mēs rakstam to, ko mēs gribam attiecībā uz sevi. Nevis mēs rakstam par citiem, es gribu, lai tu izdari to, vai es gribu, lai tu nedari to. Tātad šis viss nestrādā. Ja? Tātad rakstam to, ko mēs varam ietekmēt no savas puses. Arī par sajūtām. Teiksim, mēs nerakstam, es gribu, lai viņš tur vai viņa pārstāja mani kaitināt, bet mēs rakstam, es gribu justies harmoniski un droši tādu un tādu cilvēka klātbūtnē. Vai es gribu atrast pareizos vārdus un izturēties sev vislabākajā veidā, lai mūsu sarunas vai lai mūsu attiecības nenonāktu līdz kādam sliktam rezultātam vai nenonāktu līdz strīdam. Tātad rakstam to no savas puses, kā mēs gribam justies, kā mēs gribam redzēt situāciju, kā mēs gribam, lai pavēršās notikumi. Tātad to, ko mēs gribam ietekmēt. Jā. Kā jau es teicu, šī te saturna pozitīvais aspekts arī var nozīmēt, ka lietas var kavēties, ka tam visam var būt arī kaut kādi ierobežojumi vai papildus grūtības, bet tas var būt tikai tad, ja mēs neesam visu kārtīgi vai laicīgi saplānojuši. Varbūt mēs esam bijuši pārāk optimistiski attiecībā uz savu laiku. Mēs, piemēram, ieplānojam, ka mēs kaut ko varam paveikt 5 dienās, izrādās reāli ir 7. Tātad to, ko mēs rakstam no tā reāli, kā mums šķiet, kā tas varētu būt, ja, tādu reālo plānu. Protams, ir jauki arī pasapņot, vai ne? Bet Saturns mums liek rakstīt reālo, ko mēs reāli varēsim izdarīt. Lūk, tātad, tad, kad šīs te visas vēlmes ir sarakstītas, vēl šodien rīt neķeramies klāt ar parītdienu. Un tagad es izstāstīšu mazliet, kāpēc tā, kāpēc vēl šodien ne, ja es taču esmu visus sarakstījis, kāpēc es uzreiz nevaru ķerties klāt. Nu, tas ir saistīts ar mēnesi ciklu. Un tagad vēl noslēgumā pāris vārdu par mēnesi ciklu. Mēnesi cikls ir ļoti tāds simbolisks, jo jaunmēnesī, kad mēnesis ir vēl pavisam pat neredzams, mēs it kā emocionāli, fiziski, mēs iestādām to sēkliņu, kā domu. Mēs viņu iestādām, mēs par viņu domājam, mēs viņu lolojam. Mēs izvēlējāmies pareizo zemi, pareizo augsni, visu pēc plāna. Un tad mēs iestādām šo sēkliņu. Nu, kaut gan patiesībā būtu jāsaka tā, ka vispirms mēs izvēlamies pašu sēklu, mēs viņu lolojam, tad mēs izvēlamies zemi, pareizo podiņu un tad iestādām to sēklu tur. Ja? Tas būtu tas jaunmēnesis, ja? Kad mēs izplānojam, ja? Iestādām. Un tad nākamajā dienā mēs viņus tur sākam laistīt, kopt un lolot un visādi, kā nu kuram augam. Citam vajag tumsā, citam vajag gaismā, citam vajag vējā vai vēsumā, citam vajag saulītē un tā tālāk. Un tātad iznāk pirmais asnīšs, tas būtu tas pirmais mēnesis cikls, pirmās 7 dienas, kad ir jauns mēnesis. Pirmās, patiesībā mēnesis tātad ir augošs, 7 un 14 dienas. Tātad, kad mums ir 15. mēnesis diena, 14. 15. mēnesis diena, tad mēnesis ir aizgājis tik tālu, ka viņš ir nostājies pretī saulītei, un tās dienas mēs saucam par pilnmēnesi. Pilnmēnesī mēs izvērtējam, cik produktīvi ir bijuši mūsu darbi, nu kā tad tas augs mums ir audzis, vai simboliski tā ideja, ko mēs esam iesējuši jaunmēnesī, un mēs izvērtējam, vai tas bija pietiekami labi, vai tas ir produktīvi, kas no šitā ir gadījies. Tātad tas ir tā kā mūsu vēlmju kulminācija. Un tad, kad mēnesis jau samazina savu gaismu un iet uz norietu, un tā tad ir dilstošs mēnesis, mēs vēl varam tur piekoriģēt. Kā tur vajadzēja, bet tad jau mēs vairāk izmantojam nevis mūsu enerģiju un tādu iedvesmu un aizrautību un tādu, nu, kā saka, spēku, bet tur mēs jau ar prātu vairāk, jo enerģijai ir tieksme, nu, tā kā samazināties.
Un mēs izmantojam savu tādu veselo saprātu un jau mazāk spēku, bet vairāk tādus emocionālos un garīgos un mentālos resursus. Tad, kad mēnesis ir jau pavisam sadilis, tā ir 28., 29., 30. mēnesa diena, tad jau mēs izdarām secinājumus pa visu mēnesi ciklu, jo šeit ir rezultāts. Te mēs ievācam to ražu. Un raža var būt milzīga, un raža var būt nekāda. Tātad te mēs izdarām tā kā otru apkopojumu, kas mums šajā ciklā ir izdevies un kas būtu jādara citādāk. Tas ir šis cikliskums. Tātad šodien, kad ir jaunmēnesis, šodien arī rītā vēl, ja, varam rakstīt vēlmes, pierakstam, saplānojam un pēc tam tikai sākam realizēt. Nobeigumā es gribu teikt tā, ja jums interesēja šādi līdzīgi video, komentējiet, iesakiet varbūt, ja es kaut ko nepateicu vai gribējās uzzināt kaut ko, rakstam jautājumus zem šī video. Ja interesē šis kanāls, lūdzu piesakojiet tam un tiekamies nākamajos video. Atā!